Reiņu ģimenē visiem ir zaļie pirkstiņi un patiesa vēlme strādāt un attīstīties. To pierāda fakts, ka jau 6. gadu viņi priecē Ilūgstes iedzīvotājus un ciemiņus ar saviem ziediem, ko var redzēt gan Ilūgstes ielās, gan māju pagalmos. Liekot roku uz sirds var teikt, ka Reiņu ģimene ir viena no aktīvākajām un darbīgākajām ģimenēm Ilūgstē. Neviens netic, ka ir iespējams audzēt puķes tik lielā apjomā un it sevišķi gandrīz pašā Ilūgstes centrā, bet šī ģimene pierāda, var gan. Reiņu ģimenei piederošais uzņēmums Arišdē piedāvā iegādāties stādus savai mājai, sākot no zaļumiem agrā pavasarī līdz pat krizantēmām rudenī. Principā mums ir stādi, ziedi, vairāk uz ziediem, pavasara periodā arī kā tomātu stādi, paprikas, viss, kas stādās. Tur ir kabači, kirbi un viss pārējais no sīkumiem. Kā arī pēterseļi, piparmētras, tur kā zāles, visās, kaut kā tā. Pēc projekta mums atkal iet uz rudeni, mums ir kartupeļi, lauciņš ar kartupeļiem, to mēs arī realizējam. Tādas mums nodarbošanās. Reiņu ģimene nopietni tirgošanas lietai piegājuši pirms 4 gadiem, pamazām paplašinot savu darbību un uzstādot siltumnīcas. Šogad uzņēmums uzstādīs jaunu siltumnīcu, tādā veidā papildinot savu piedāvājumu pircējiem. Uzņēmumam sezona sākas jau februārī, kad sākas pirmie sēšanas un stādīšanas darbi. Viss sākas ar zaļumiem, sīpoloki, salāti, dielas, pētersīļi, pēc tam paprika, tomāti, citi stādi un visbeidzot puķes. Uzņēmums iepērk tikai kvalitatīvas profesionālās sēklas, lai rezultātā būtu spēcīgs stāds ar augstu ražu. Iespējams, šie stādi būs nedaudz augstākā cenā nekā tirgū, tomēr saimnieki ir pārliecināti, ka pārdotie stādi izaugs, dos kārtīgu ražu. Kā teica saimnieks, sēklas tiek pirktas kā priekš sevis, labākās, jo zina, ka rezultātā būs pilns ar garšīgiem tomātiem. Reiņu ģimene sadarbojas gan ar vietējiem uzņēmumiem, piemēram, kafejnīcu Saules pakavs Ilūgstē, kas iepērk zaļumus, tomātus, kartupeļus, gan ar Augšdaugavas novada pašvaldību, padarot Ilūgstes pilsētu skaistāku. Reiņu ģimenes uzņēmuma skaistos ziedus var redzēt pilsētas apstādījumos. Ilūgstes teritorijā visas tās te vāzes, viss ir no mūsu siltumnīcām. Mēs taisam tas, kas liekās iekšā lielajos podos, viņš un stāv siltumnīcā, ir tādi ielikņi. Visa tā arka, kas tur centrā, viņi arī stāv siltumnīcās, un pēc tam, kad pienāk laiks, tad saskrūvē viņus jau gatavu aizvedam, saskrūvējam. Nav ideāli liela, bet kā maija vidū jau, kad beidzās visi pārsteigumi ar laikiem, tā jau liekam virsū. Uzņēmumu Arišdē var satikt jau visos apkārtnes tirdziņos. Noteikti katru sestdienu Ilūgstē viņi piedalās iknedēļas tirgū. Saimnieki labprāt uzņem pircējus arī pie sevis mājās, ļauj klientiem apskatīties siltumnīcas un piedāvājumu. Uzņēmums ir izveidojis savu Facebook lapu Ilūgstes ziedu siltumnīca, kur var redzēt aktuālo piedāvājumu un jaunumus, kā arī klientu iesūtītās fotogrāfijas, kā reiņu ģimenes audzētie stādi priecē pircējus.